pasākums Čautni. Tā ir mākslas popularizēšana, ko šoreiz ir uzņēmies Ēriks Kūls, Liepājas profesionālās mākslas popularizēšana, jo Ēriks Kūls ir iesaistījis profesionālus māksliniekus šādu projektu īstenošanā, un lai tas portrets vēl ir aizklāts, un neviens mums viņu nerāda, bet drīzumā mēs redzēsim, kā mākslinieks ir atainojis un saskatījis Modri Zihmani. Un otra lieta ir tā, ka mēs visi dzīvojam šajā pilsētā. Liepājas muzejs savu krājumu lielākoties veido no dāvinājumiem, lai arī mēs pērkam priekšmets, kas mums liekas ļoti vērtīgi un kurus mēs citādāk nevaram iegūt, mēs arī pērkam, bet tas ir ārkārtīgi niecīgs īpatsvars. Un lielākā daļa no Liepājas muzeja krājuma veido paši pilsētnieki. Un jāsaka, ka šis dāvinājums, ko pasniegs Ēriks Kūls Liepājas muzejam, ir ļoti nozīmīgs. Mēs par to esam ļoti pateicīgi. Pirmkārt, muzeja krājumā mēs tik ļoti daudz mīlēt darbu nav. Otrkārt, tiek iemūžināts izcils liepājnieks. Un treškārt, es domāju, ka šis portrets tik tiešām varētu šeit atrasties publiskai apskatei un stiprināt un iedvesmot ikvienu, kas apmeklē muzeju, gan arī līdzgaitniekus, Modri Zihmani, kas arī šajā mājā sanāk reizi, pat biežāk nekā reizi nedēļā. Es runāju par Daugavas vanagiem, es runāju par represēto klubu, ar ko mums ir ļoti cieša sadarbība, ka tas tā viss kopā, viss šīs trīs Čautnes, man liekas, lieliski sadarās šajā mājā. Un es pateicībā no muzeja šobrīd gribu pasniegt ziedus Ērikam Kūlim, jo es uzskatu, ka tas tiešām ir lielisks mecenātisms ar pievienoto vērtību. Paldies liels! Bet tas nav viss, tas vēl nav viss. Kā jau jūs būdami liepājnieku un lasat arī to, kas notiek mēdījos un zinat, kas notiek pilsētā, šodien tiek kultūras balvas vērtēšanas komisija sanākusi pilsētā, kura drīz vien sāksies, un līdz ar to visus labu vēlējumus arī projektā iesaistītajiem cilvēkiem man lūdzu nodot Juris Jirgens, kultūras pārvaldes vadītājs, jo viņš gatavojās uz šajien nāk, bet savu aizņemtības dēļ, kas saistīts ar kultūras balvas vērtēšanu, viņš nevarēja atnākt, bet toties ziedi no Juri Jirgena šeit ir, un mēs gribam pateikties, protams, mēs gribam pateikties visiem trim vīriešiem. Jura vārdā, tāda bija Jura vēlme. Un paldies māksliniekam, Arnam Kūlim. Paldies Ērikam Kūlim par dāvinājumu. Un paldies cienījamam Modrim Zihmanim, jo bez jums būtu šī dzīve, es domāju, daudz pelēkāka. Paldies! Tagad es došu vārdu Ērikam Kūlim.